Tāpēc Gorgonas mati ir čūskas. Kas tas ir? Par ko tas ir? Māja tiek personificēta ar cilvēku, uzvarēto lauvu, un nevis ar ieroci kaut kādu, jā, vai ar zobenu, bet tieši nožņaudzot. Ko nozīmē nožņaukt agresiju? Kāpēc pirmskolā pārģērbj bērnus dažādās maskās? Kad dzīvē nodziest gaisma, kad iestājas tumsā, tad pēc tam vienmēr jāiet ar ļoti, ļoti tālu. Vecam karalim ir jāiziet, bet viņš vēl negrib, viņš vēl pacīnīsies. Šī telpa ir pakļauta cilvēkam. Cilvēks šo te telpu organizē. Priekšā tam bija seksuālā simbolika. Šim te elementam, šai stihijai. Ko tā dod mati saules stariņi? Jā. Un redziet, šeit reproduktīvā orgāni, šeit man ir migla. Kā pasaka var palīdzēt tam cilvēkam, kurš līdzinās galvenajam varonim.